kļūt par acu ārstu, es izvēlējos ar izslēgšanas metodi, sākumā vēloties kļūt par bērnu acu ārstu, un tomēr izlemjot iet nedaudz plašāk, es izlēmu, ka es vēlētos kļūt par jau pieaugušu cilvēku acu ārstu un ķirurgu. Katrs gads paliek arvien varbūt grūtāks tādā ziņā, ka vairāk pacientu paliek un nāk pie tevis konsultēties vai operēties, bet katrs gads nes arī savu lielu gandarījumu. Un es arī saku, ka varbūt vēdera ķirurgs var ļoti eleganti un labi un kvalitatīvi veikt savu operāciju, bet varbūt pacients to tā nesajutīs, varbūt viņš nejutīs vairāk sāpes, bet viņš nevarēs pateikt, cik labs tas rezultāts ir, bet manā profesijā, šeit nevar kļūdīties, un pacients novērtēs šo redzes kvalitāti, kas varbūt ir kļuvusi krietni labāka kā 10 gadus atpakaļ, varbūt pat krietni labāka kā jebkad. Un tāpēc es pat nevaru iedomāties, kura cita šī medicīnas specializācija varētu būt tik kolosāla, kā ir man. Varbūt šeit oponēs mani kolēģi, kas teiks, ka viņu specialitātei arī ir savi noteikti lielie plusi, bet man ļoti patīk manis izvēlētā profesija un ļoti patīk tieši šī mikroķirurģija, ko es veicu, un tāpēc arī laikam tas gandarījums un prieks par darbu ir daudzreiz lielāks, kā ja es darītu kādu darbiņu, kas tik ļoti neiet pie sirds.